Tātad, čau visiem, šeit esmu Mr. Yellowbear, un šodien es parādīšu, kā uztaisīt picu. Un tātad pirmais, ko mums vajadzēs būs, ko mums vispār vajadzēs būs, tātad lavašs, jā, var jebkurā veikalā nopirkt. Un nākošo mums vajadzēs ķiploku, un nākošo mums vajag tomātiņus, kas ir diezgan garšīgi, ņem. Tad vēl mums vajadzēs šo te kečupu. Tad mums vajadzēs 2 mozzarellas sierus. Un tad, ja gribat otru picu, tad ņemiet arī parasto sieru. Var divējādos veidos, kad viens ir mozzarellas un viens ir ar cieto sieru. Jā, tad sāksim gatavot. Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs atveram lavašu. Viņš ir milzīgs. Un tad, jā, atveram lavašu. Un tad sagriežam viņu, kā to sauc, daļās. Un tad paņemam šķērs un sagriežam to. Tas jau ir katra mājā. Šādām salocījumu vietām. Un tā izdaram ar visām daļām. Un jā, tātad esam sagriezuši un tad varam sērt. Izvēlamies vienu gabalu, paņemšu laikam šito, tas tāds liels. Un tātad pirmais, ko mēs darām, mēs šito paņemam mēs zupas karoti. Kur viņi šeit. Tātad paņemam zupas karoti, paņemam kečupu. Tec jārā. Uzliekam kečupu, drusciņu. Un izsmērējam pa visu picu. Šo saucam drusciņu. Un jā, tātad izsmērējam pa visu picu. Un jā, smērējam pa visu picu. Jā, tātad izsmērējam pa visu picu, tā lai nepaliek baltumi. Tā lai nepaliek vietas bez kečupa. Un tagad tātad, jā, esam izmērējuši to kečupu, un tagad ņemam mūsu mozzarellu. Tātad, jā. Tātad nogriežam viņu maliņu, jā, un to šķidrumu, kas tur ir iekšā, noliejam izliekam. Nākošais paņemam mūsu bļodiņu, jebkādu, un, sākumā mums ir jāsarīvē, tātad paņemsim rīvi. Tātad paņemam rīvi, to sieru. Es viņu ievēršu bļodā. Tā, tagad paņemam un rīvējam. Un tā sarīvējam visu. Un jā, tātad esam sarīvējuši mūsu mozzarellu. Un tagad paņemsim mums vajadzēs ķiploku, 1 daiviņu. Ja kāds grib stiprāku, tad ņemam 2, bet un tad mums vajadzēs ķiploks piedi. Tad izņemam ārā 1 ķiplociņu. Tur ir vairāk, bet jā. Tagad nolūbīsim ar nazīti. Un tad to ķiploku pārgāžam uz pusēm. Šādi. Mazāko daiviņu, lielāko mēs noliekam nost, un šo te mēs liekam iekšā, šeit iekšā. Tā, šitā. Tad ņemamies atpakaļ mūsu picu. Un tad uzspiežam visu. Un tad mēs uzspiežam visu. Viņš tikai sadalās, un tad mums jāņem nazīts, jāuzliek virsū. Es ņemšu visu, jo man patīk stiprums. Jā. Ņemam visu nost. Notīram no nazīšu. Tā. Un tagad ņemam mūsu karoti. Paņemam mūsu karoti un to ķiplociņu pa visurien izsmērējam. Un tad tā, kad esam to izdarījuši, tad ņemam mūsu mozzarellu un uzberam pa visu.
Beram visu pa visu vienu. Un jā, tad, kad esam to pabeiguši, tad mēs varam likt krāsnī. Un tagad es parādīšu, kā izgatavot otru veidu. Tad jā, atkal ņemam mūsu lavašu. Un ņemam, protams, atkal tāpat kečupu. Uzberam drusku. Nu, jā. Un tagad izsmērējam. Izsmērējam pa visurienu. Es domāju, man 2 pietrūkst, ja mums jāpieliek vēl. Tā, pieliekam vēl drusciņu. Oi, pa daudz, es apkrāmēšu atpakaļ. Un tad, kad esam to izdarījuši, tad mēs ņemam šo te cietu sieru un arī daram tāpat, mēs viņu sarīvējam. Un tagad, jā, tad paņemam mūsu rīvi un paņemam to sieru un sarīvējam. Un jā, tātad esam mēs sarīvējuši mūsu sieru. Un tagad ņemam atpakaļ mūsu picu. Šādi te. Un tad atkal ņemam ķiploku. Bet, ja jūs gribat otrai picai, arī var pielikt sīpolus, bet man negaršo sīpolu, tāpēc jā. Sanāk tā, kad es to negribu darīt. Tad atkal nogriežam drusciņu, viņš ir par lielu, neieies iekšā. Nu, jā, tā gar ir. Šito mēs varam nolikt atpakaļ. Un tagad atkal paņem spiedīt. Tā. Šitā. Spiežam. Visu. Tā. Paņemam nazi un virsū. Atkal virsū. Mūsu pīcē. Un tad mēs to pa visu pīcu izdalam. Tā šeit pietrūkst. Tā. Tā, šeit. Tā. Un tagad ņemam mūsu sieru, nevis mozzarelu, bet mūsu parasto sieru. Un tagad uzberam visu. Un to var tā vairāk. Un viņš garšīgāks. Un tā te. Un tas pa daudz. Tā. 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 Šeit. Un tagad mēs ņemam mūsu tomātiņus. Tad paņemam mūsu tomātu un viņu sagriežam šādi. Tad uz pusītēm vēl. Ja? Un tagad viņu sagriežam šādi te un griežam. Es paņemu šo tomātu nazi. Tagad mēs paņemam tomātu nazi un pārgriežam uz vēl pusītēm. Viņš tik grūti pārgriež. Un tad pārgriežam šādi, vēl uz pusītēm. Tāpat izdarām ar tiem tomātiem. Tad, kad esam to izdarījuši, tad uzliekam tomātiņus virsū. Tā. Uzliekam visus tomātiņu gabaliņus. Tad te. Šeit, vēl drusku, šeit. Šeit uzliekam. Iztās pēc zemenītēm kamerā. Jā, nopietni iztās pēc zemenītēm. Un tad arī šo mēs liekam krāsnī. Re, kur ir mūsu 2 picas, kas mums ir plīti uz plī, kā to sauc? Labi, uz šī te, ko liek krāsnī. Un tad jā, liekam krāsnī. Tātad jā, visas picas esmu pagatavojis un tagad liekam krāsnī. Uz dažām minūtītēm ne vairāk kā 5. Viņš apgrauzdēsies un būs ļoti garšīgs.
Tātad jā, ka mūsu pica aiziet krāsnī. Atā pica. Atā. Jā, es tam drusku dziļāk. Jā, redzēt, jā, mūsu pica. Atā. Jūs neko īpaši tur neredzat, bet jā, rekur redzat. Tātad jā, mūsu pica ir gatava, un mēs varam vērt vaļā un skatīties, kas mums ir iznācis. Nu, 5 minūtes pagājuši. Un cik smukas picas. Pastieties. Izkusis sieriņš. Tagad plākam ārā. Redziet, cik smuki. Visi mozzarella izkusis tik garšīgi. Tātad jā, kur ir mūsu picas izņemtās. Tagad noprovēsim šo te picu, kas bija pati pirmā. Piedodiet, ja jūs varētu dzirdēt lietas, nezinu, bet laikam jau nē. Man ir klusums. Tātad jā, es sagriežu gabaliņos. Un jā, tad garšosim. Un jā, tātad jūs beidzot redzat mani, un tagad, nu tad garšosim provē. Superīgs, kraukstīgs. Viņš ir cik ļaunīgs. Jomā. Varbūt ir skādien, bet nu. Wow! Viņš ir te. Wow! Tur ir stiprums. Tur ir viss. Nu jā. Nu tātad jā. Paši pagatavojiet, jo ticiet man ļoti garšīgi. Un jā, es jums tiešām ieteiktu pagatavot šo picu. Un jā, garšīgi, nav dārgi, nu, produkti. Jā, nostieties šo video. Paldies, ka nostījāties šo video klipu. Jā, gaidiet manus nākošos video klipus. Čau!